Čau, mīļie draugi! Čau! Es ceru, ka jūs mani redzat Facebookā. Un šodien es gribu nākt klajā ar tādu jaunu projektu, kur es gribu intensīvāk un dziļāk runāt par kosmētiku, par to, kā tu vari sevi kopt, labāk atrast dažādus kosmētikas līdzekļus un ko un kā darīt. Man ir ļoti dziļas un daudz zināšanas, un es gribu ar to dalīties. Un tātad es esmu Ērika Stepāna, skaistumkopšanas speciāliste jau vairāk kā 20 gadus. Un šodien parunāsim par sērumiem, kāpēc tie ir vajadzīgi un kā pareizi izvēlēties savu sērumu. Sērums ir tāds aktīvo vielu koncentrāts. Sērumam ir tāda vieglāka, smalkāka molekula, vieglāka tekstūra, un tādējādi tie iet daudz dziļāk sejas ādā iekšā un dara tiešām to problēmu risināšanas efektu. Tātad uzlabo ādas kvalitāti. Tieši sērums ir tas, kas to dara. Un tad sērums, kurā ir daudz spēcīgas tehnoloģijas, dziļi iet iekšā, un krems no rīta dienas krems un vakarā vakarkrems, ko tu uzliec virs sēruma, tad kopā ar sērumu strādā mega iedarbīgi, un tas ir visjaudīgākā kompozīcija, kas tiešām uzlabo ādas efektivitāti un ādas izskatu, starojumu un risina problēmas. Sērums ir vajadzīgs tāpēc, ka tieši sērums risina problēmas, un kā atrast pareizo sērumu, par to mēs arī tūliņ runāsim. Tā. Par novēģi. Šodien pastāstīšu tieši par novēģi sērumiem, jo tie ir fantastiski iedarbīgi. Viņi ir klīniskajos testos parādījuši ārkārtīgi jaudīgu problēmas risinājumu, jo Novēģi Plus ir ārstnieciskā kosmētika, jeb kosmoseutikala, tātad kosmētika un farmācija, ja? Un šie te produkti atstāja ārstniecisku vai rada ārstniecisku iedarbību uz ādas. Tāpēc mēs runāsim šodien par kaut ko ļoti jaudīgu, kas patiešām risina ādas problēmas. Un tas viss ir pierādīts klīniskajos testos. Klīniskie testi tie ir daudz spēcīgāki un klīnisko testu rezultāti ir daudz drošāki nekā klientu aptaujas vai kaut kādi tāda veida. Ja? Tātad šie klīniskie testi, kur viss tiek izmērīts, certificēts, pierādīts, un tādējādi mēs to varam droši paļauties. Tā, ejam tālāk. Vai tu zināji, ka katru gadu, sākot no pieauguša vecuma, mūsu ādā zūd kolagēns un elastāns par 1%? Viens gads, otrs, trešais, 10 gados, tātad tie jau ir 10%, 20 gados 20%, un nevelti ap šiem te 50 gadiem jau kolagēns ir ļoti būtiski samazinājies, ja? Patiesībā jau pa 30%, un tāpēc šie te nocošanās procesi ir daudz straujāk redzami tieši pirms 50, ap 50 gadiem. Ko darīt, lai to aizkavētu? Jā, mums ir iespējas pa sevi rūpēties ar efektīviem produktiem, jo skaties, kolagēns tātad ir mūsu dermas galvenā sastāvdaļa, un derma ir ādas vidējais slānis, jeb saucamā īstā āda. Un sastāvot no kolagēna un elastīna, tā āda ir spraiga, piepildīta, un tur nekādas krunciņas nekas nav. Ar laiku samazinās kolagēns, elastīns, un tā āda kļūs tāda kā netiks pilnīga, netiks spraiga, ja? Un tāpēc mums to vajag atjaunot un stiprināt. Un tad, kad šis te kolagēns elastīns ir spēcīgs un spraigs, tad arī ādas virsējais slānis ir gludāks. Redziet, kā šajā te bildītē, ja, kur jūs redzat ādas augšējo virsējo slāni, tādu brūnu, kas ir tāds pavisam gluds. Tāpēc ļoti svarīgi ir rūpēties par kolagēna elastīna stiprumu, daudzumu, kvalitāti, un to pirmkārt tu vari darīt jau ēdot olbaltumvielām bagātus produktus. Gan tas ir ar uzturu olas, piena produkti, pākšaugi, arī dažādi sēklas, ja, un tofu.
Un arī papildinot uzturu ar proteīnu kokteļiem, ar maltīšu aizvietotājiem ar augstu olbaltumvielu saturu. Mūsu velosofija ir fantastiski ideāli. Arī šodien es dzēru kokteili, vakar dzēru kokteili, ēdu zupu, aizvakar ēdu zupu, pirmdien, otrdien pa kokteilim. Šonadēļ es katru nedēļu esmu dzērusi proteīnu kokteili, ja, un tas tātad stiprina ādu no iekšpuses, jo kolagēna elastāna šķiedrām ir vajadzīgas izēvielas, būvmateriāli, no kurienes viņas katru dienu atjaunojās, jo šūnas dzimst katru dienu no tiem būvmateriāliem, ko tu apēdi. No ārpuses, protams, mēs arī varam ļoti spēcīgi sev palīdzēt, lietojot iedarbīgus, efektīvus produktus. Un šeit ir tieši īstā vieta Novage produktiem, Novage serumiem, jo katrā Novage serumā ir Oripeptīda 3 tehnoloģija. Visas šīs tehnoloģijas tiek radītas ādas izpētes institūtā Stokholmā, kas ir Oriflame īpašumā esošs izpētes institūts, kas ir viens no vadošajiem Eiropā un sadarbojas ar tādiem ļoti nopietniem ādas izpētes spēlētājiem, kā Karolīnskas institūts, Dublinas universitāte, Stokholmas universitāte, Upsalas universitāte. Ja? Tā kā mums ir ļoti spēcīga šis zinātniskā bāze, tehniskā bāze un ļoti gudri prāti, un mūsu šīs tehnoloģijas ir ļoti augsts novērtētas pasaulē dermatologu aprindās. Un tātad Oripeptīda 3, tā ir pretnocošanās tehnoloģija, kas sastāv no peptīdiem. Peptīdi stiprina, stimulē fibroblastus, kas ir šūnas, kas rada kolagēnu un elastīnu. Jo spēcīgāks ir fibroblasts, jo viņš labāk var darīt savu darbu, radīt kolagēnu un elastīnu, tad ir rūpēties par ādas spraigumu. Un peptīdi ir fantastisks avots, no kā fibroblasti spēcinās, no kā viņi spēj būt arī aktīvi, lai aktīvi darītu savu darbu. Un tātad šis ir dabiskas izcelsmes, kas ir veidots no rauga, rīsiem un kviešiem un veicina kolagēna rašanos ātrāk kā C vitamīns. Un C vitamīns dermatologu pasaulē ir tāds no spēcīgajiem līdzekļiem, jā, tāds, ko vienmēr novērtē, un arī mūsu katalogā ir atsevišķi C vitamīns 20%, ļoti augstas koncentrācijas C vitamīns, un savukārt Oripeptīda tehnoloģija, kas ir visos Novage Plus serumos, rada kolagēnu vēl ātrāk nekā C vitamīns, un līdz ar to izlīdzinās sīkās grunciņas un grumbiņas, jā, tātad āda kļūst gludāka, jaunavīgāks izskats, un tas ir visos Novage serumos šī tehnoloģija. Tātad serums ir domāts iedarbības veicināšanai, ja? Tātad tādai multispēcīgai mega aktivitātei. Ja? Tātad, ja vajag izlīdzināt krunkas, ir jālieto serums, jo tieši serums ir visspēcīgākais krunciņu izlīdzinātājs. Ja vajag pabalināt pigmentus, tad tieši serums būs tas, kas to darīs visspēcīgāk. Un, protams, kopā ar sejas attīrīšanu pareizu, ar arī dienas un nakts kremu un vēl citiem produktiem, kas to pastiprina, bet serums ir visjaudīgākais. Mīļās meitenes, nekad neizlaižiet savā dienas rutīnā, ādas kopšanas rutīnā serumu. Pirms dienas krema un pirms nakts krema mēs uzklājam serumu. Serumam patīk, ja viņu iepliķē vai ieknaiba, ja? Tātad ar tādām palpējošām kustībām mēs viņu iemasējam sejas ādā. Uzklājam praktiski vienu spiedienu šeit uz rokas, ja? Tad uzliekam vairākus punktiņus un iemasējam, iepikšķinam, ja? Tā kā, jā, varam arī mazliet tā kā ieknaibīt, ja? Pa sejas līnijām. Sejas līnijas ir no zoda uz auss ļipiņu, no lūpu kaktiņa uz auss vidējo daļu, no deguntiņa uz augšu, pierīte iet sāniski, te mazliet uz augšu un sāniski, deguntiņš iet uz augšu, kakliņš te viss iet uz augšu un te sāniņā nāk uz leju. Ja? Pa tādām līnijām mēs uzliekam serumu, nekad neaizmirstam šeit dekoltē un kakla zonu. Kakls un seja ir viens un tas pats. Nu, lūk, un tā tad spēcīga tehnoloģija, kas izlīdzina krunciņas un grumbas. Un tagad iesim pa 4 serumi. Jā, kā tu redzēji šajā bildītē, ir 4 serumi, un iziesim
parunāsim par katru, lai tu saprastu, kurš tieši ir tavējais, ko tev vajag. Nu, pats pirmais man šeit ir minēts tieši krunciņām. Šis te, jānoķer kadrs, ar tātad wrinkles smooth, jā, tieši tātad krunciņu samazināšanai un ievērojami samazina krunciņus pat 2 nedēļu laikā. Un tas ir, te sastāvā ir ne tikai oripeptīds, bet arī Biokalagen Pro tehnoloģija, kas ļoti jaudīgi arī izlīdzina dziļās grunkas, jā, dziļās grumbas. Ja, teiksim, sieviete saka, ka es esmu pēkšņi novecojis, man pēkšņi sejas āda ir kļuvusi nogurusi, krunciņas, grumbas parādījušās, ja, tad ir īstais laiks ātri ķert cietā šo te wrinkle smooth, vai vēl mēs viņu ikdienā saucam par ekalaģenu, jo iepriekš no kā viņš ir veidojies, tas ir ekalaģena tehnoloģija, ja, bet tā, protams, viņa ir uzlabota ar jaunu nosaukumu, bet uzlabota cita, ja. Un tātad šis te zaļais ir tieši krunciņām, grumbām izlīdzinošs. Tad ir pieminētais jau arī peptīd 3, ko es minēju tikko, un E-vitamīns, kurš ir ļoti labs antioksidants, un betaīns. Betaīns ir aminoskābes ir olbaltumvielas sīkākās daļiņas, kolagēns, elastīns sastāv no olbaltumvielām, un betaīns arī palīdz stiprināt kolagēnu. Tātad šajā zaļajā wrinkle smooth ir viss pār un ap kolagēna un elastīna sintēze, tāds milzīgs fokus tieši uz kolagēna elastīnas stiprināšanu, lai tātad dermas slānis būtu spēcīgs un tāds piepildīts, ja? Un tad arī visas krunciņas jau ir pavisam vieglas vai pat jau pavisam nemanāmas. Kā jau minēju, tad oripeptīd 3 strādā vēl ātrāk, spēcīgāk kā C vitamīns un vēl ātrāk, spēcīgāk rada kolagēnu. Nākamais serums ir mans mīļais, jo šo lietoju es, tas ir vajadzīgs man, un tas ir Lift Plus Firm. Un tātad ne tikai krunciņas, bet arī elasticitāte. Ja? Jo, protams, pēc gadiem 40 sāk parādīties arī ādas noslīdējumi, kādai bišķi ātrāk, kādai bišķi vēlāk, jo šie te fibroblasti ar laiku kļūst sausi, izkalst, un tad viņi elastīnu vairs neražo. Un kas ir šeit Asparta Lift, Asparta Lift tehnoloģijā? Unikāla, superīga tehnoloģija, kas fibroblastus atkal atjauno, padara tos mīkstus, un viņi atkal sāk ražot elastīnu un kolagēnu. Ja? Tā tad atjaunojas elastība un arī izlīdzinās krunciņas, arī E-vitamīns un betaīns, kā jau iepriekšējā, kas palīdz to veikt vēl stipri spēcīgāk. Tad mēs nonākam pie viena fantastiska brīnuma līdzekļa, kas īstenībā ir aktuāls teju katrai, jo mūsdienās pigmenti ir ļoti plaša parādība. Viena no lietām, kā tu vari jau preventīvi pasargāties no pigmentiem, ir ļoti augsts ādas mitrināšana, gan ar dažādiem sērumiem, gan arī ar mūsu 24 stundu mitrinošiem pilieniem, gan dzerot ūdeni, jo ādā ir augstāks mitruma līmenis, jo mazāka iespēja rasties pigmentiem. Kāda ir tā pigmentu rašanās cēlonis? Tātad mūsu ādā ir melanocītu šūnas un apkārtējā oksidatīvā stresa ietekmē, visvairāk tieši saules ultravioletā staru ietekmē, šie te melanocītu šūnas, kā teikt, vispār sajūg prātā. Viņām tas stress, tas oksidatīvais stress ir pārāk liels, un viņas sāk strādāt haotiski, nekoordinēti, un brīžam viņas rada milzīgu melanīna, šīs te brūnās vielas, kas mūsu ādu pasargā pret saules ultravioleto starojumu. Ja? Tātad šo melanīnu rada milzīgos apjomos, un brīžam rada pa mazu. Un līdz ar to rodas pleķi, un šie pigmentu pleķi ir ļoti nesmuks vizuāls defekts. Jā, tā ir. Diemžēl uzturs un dzīvesveids, un meitenes nepasargājas no saules, un šis te melanīns un pleķi rodās diezgan ātri, jau pat ļoti agrā vecumā. Tāpēc šis būs
Sērums, kas būs aktuāls ļoti, ļoti daudzām, un viņš ir arī ļoti aktuāls uzlikt tieši pēc vasaras, kad saule bijusi daudz pēc dienvidu ceļojumiem, pēc ceļojumiem kalnos, vai arī vasarai sākoties, ja tie būs tādi spēcīgākie momenti, bet var lietot visu gadu nepārtraukti, ja tev ir problēmas ar nevienmērīgu ādas pigmentu, ar nevienmērīgu ādas toni. Tātad Bright Intense un par 50% mirdzošāk āda meitenes. Tas ir fantastisks rezultāts. Par 50% uzlabot ādas mirdzumu, ādas tādu vienmērīgu toni. Tas ir ļoti labs sasniegums. Un tātad šis serums strādā gan uz melancītu šūnu normalizēšanu, tātad viņš strādā jau pareizi un jauns melanīns rodās harmoniski tā, kā tam ir jābūt, vienmērīgi iekrāsojot ādu, pasargājot no saules, gan arī balina noņem jau tos pigmentu plankums, kas ir izveidojušies. Ja? Nu, tā tad samazinās tumšie plankumi, un tas ir ļoti skaists uzlabojums sejas ādas tādai, ka viņa ir kopta, skaista, veselīga. Ja? Tātad biolumiloka tehnoloģija, kas strādā vēl labāk, strādā tāpat kā kojaskābi. Kojaskābi izmantot kosmētiskajos kabinetos, bet viņa bieži vien ir ļoti kairinoša. Ar tādiem, kad jā, viņa ir kairinoša. Tad šī te Bright Intense tehnoloģija strādā tā, tikpat spēcīgi kā kojaskābe, taču daudz maigāk pret tādu, neradot kaut kādus tā kā kņošinās, pleķīšus un tā. Niacinamīds, tas ir ļoti, ļoti superīga viela, kas stiprina ādas aizsargu barjeru, uzlabo ādas aizsardzības spējas, un skvalāns, tā ir vispār tik superīga viela. Skvalāns rūpējās par dziļāka produkta penetrāciju, jeb iekļūšanu ādā. Skvalāns ir tāda kā transviela, ja, kas ienes dziļāk ādā, un skvalāns īstenībā ļoti dārga sastāvdaļa, to iegūst no olīvēm, to speciāli paņemot no olīveļas speciālas molekulas, ja, un viņa ir ļoti, ļoti, ļoti vērtīga, un īstenībā diezgan retos produktos ir iekšā skvalāns, ja, un šeit ir, un vēl ir betaīns, kā jau minējām, aminoskābes, un tas palīdz arī ādai foršāk atjaunoties un justies. Un tad vēl ir viens ceturtais, blemish un age defying, un tas nozīmē, ka, ja ir taukaina āda vai savukārt metās kaut kādas pūtītas iekaisumi, ir palielināts poras, āda visu laiku ir spīdīga, ir rētas no iepriekšējām pumpiņām, ja, tad šis būs tas, kas būs glābējs, jo tiešām samazinās poras, tiešām normalizējās sebuma izdalīšanās. Un tas tik ļoti uzlabo šo te ādas kvalitāti, tāpēc meitenes mīļās, ja ir šāda veida problēmas, tad šis zilais sērums būs tieši tas, kas ir vajadzīgs. Un klāt ir arī dzinterskābe, tā arī ir ļoti, tāda wow sastāvdaļa. Prasiet jebkuram kosmētiķim, jums katrs to apstiprinās, un dzinterskābe normalizē šūnas šo te ciklu no dzimšanas līdz jau, kamēr viņa nomainās pret jaunu šūnu, ja, normalizē, un dzinterskābe ir ļoti, ļoti, ļoti vērtīga, tāpēc, lai normalizētu šis te ādas process, jo tāpēc, ka ja kaut kas atkal sebums izdalās par daudz, tas rada atkal problēmas, un tātad kaut kas nestrādā pietiekami labi. Nu, lūk, četri ārkārtīgi forši sērumi, kas tiešām reāli strādā, tāpēc rūpējies par sevi, un par šiem produktiem tu redzēsi uzlabojumu. Tāpēc, ka tie klīniskie testi, tie ir mans piemērs, tie ir neskaitāmu klientīšu piemērs. Palasiet mūsu mājaslapā atsauksmes, tur ir simtiem atsauksmes, un šiem te noveču komplektiem ir turpat pa vairākiem simtiem atsauksmes, un 4,5 un 5 ir tas reitings vispār šiem te noveču produktiem. Viņi ir kaut kas fantastisks. Ja gribat sev labu ādas kopšanu, iedarbīgu ādas kopšanu, pamēģiniet noveču, atnāciet uz manu meistarklasi.
Šobrīd mums ir iepazīšanās komplekti, ka tu vari nopirkt komplektu, kur ir lielais sērums, lielā iepakojuma sērums, lielā izmēra dienas krems, un pārējie 3 produkti ir ar paraudziņiem. Ja? Tad tu vari jau iesākt pamēģināt, un pērkot izmēģinājumu komplektu, dabūn 10 eiro lielā komplekta iegādē. Tas tevi gaida tavā klienta profilā vai arī sadarbības partneru profilā. Nu, un tātad noslēdzot visas šīs te spēcīgās, unikālās tehnoloģijas, kas ir unikāls, kas ir patentēts, viņas ir tikai šeit, šajos. Tad šie produkti nav nopirktas formulas, nav tā kā daudziem citiem kremiem, ja, kad aiziet uz attiecīgām vietām un firmu pārstāvi pasūta to formulu. Nē, šīs ir unikāls, radītas ādas izpētes institūtā, kas ir, kā jau minēju, viens no vadošajiem Eiropā. Un ļoti iedarbīgs, kas ir apstiprināts klīniskajos testos, un arī ļoti fantastisks atsauksme, par ko jūs paši varat palasīt. Un tad oripeptīda tehnoloģija strādā ātrāk kā C vitamīns atjauno kolagēnu. Savukārt vēl tāda barjeru tehnoloģija, kas ir dienas un nakts kremos, tā strādā efektīvāk kā niacinamīds atjauno ādas aizsargu barjeru. Savukārt aspartolifts strādā efektīvāk kā retinols, ne, tāpat kā retinols, taču ir maigāks. Arī retinolam ir tāda blakus kairinoša iedarbība mēdz būt. Retinolam vienmēr jābūt ir uzmanīgam, taču mūsu bioaspartolift strādā ļoti spēcīgi, tāpat kā retinols, taču maigāk, ja? Un savukārt, kā es te varu paiet, biolumilok, kas normalizē melanocītu šūnas un pigmentus balina, ja, strādā tāpat kā koiskā, bet taču ir maigāks risinājums pigmentācijai. Nu, lūk, 4 brīnišķīgi sērumi iedarbības veicināšanai, efektīvai problēmu risināšanai. Pirmais rezultāts jau ir pirmajās 2 nedēļās, bet patiesais tāds pamatīgs iedarbība ir 12 nedēļās. Un lūk, ir grumbiņa samazināšanai zaļais, elastībai, liftingam lilīgais, ādas mirdzumam ir šis te baltais, un tīrākai ēdai ir šis te zilais sērumiņš. Nu, ko ar to es arī noslēgšu šodienas tikšanos. Es arī gribu šādi nākamreiz atkal pastāstīt, jo man ir tik daudz ko stāstīt. Tāpēc pasako un saņemsi vērtīgus padomus savam skaistumam un tādam arī, tādam ērtam, jā. Nu, es neesmu no tām meitenēm, kas stāv 3 stundas no rīta vai pat 2 stundas pie spoguļa, jā. Man ādas kopšana ir 2 minūtes, make-ups tās ir 10 minūtes no rīta, jā. Un tas, ko jūs redzat, kā jūs mani redzat, tas ir ātra, viegla un ļoti efektīva kopšana. Nu ko, čau!